Kā 4. runātāju aicinu teologu Valdemāru Lauciņu ar referātu Kas ir mēs? Teoloģiska reminiscence. Labvakar. Man ir iekritusi tā nepateicīgā daļa runāt pēc Mocarta un pirms kafijas pauzes. Tā kā lūdzu nedaudz būt pacietīgiem. Pirmkārt, paldies par to, ka Telos un Kodok uzaicināja man šeit runāt. Un mans temats ir, kas ir mēs? Teoloģiska reminiscence 4 tēzēs. Lai arī cik paradoxāli tas neizklausītos, mūsdienās sekularizācijas ietekmē kropļot izpratni par kristietību un teoloģiju ir ne tikai sabiedrībai kopumā, bet arī daļai teologu. Tāpēc teoloģiskas domapmaiņas, ko esmu lūgts te piedāvāt sākumā, vienmēr ir palīdzoši un pat nepieciešami īsi precizēt, kas ir teoloģija. Daudziem liekas, ka teoloģija ir tā pati viena filozofija, psiholoģija, socioloģija, morāls jeb likuma mācība vai kaut kas cits. Neapšaubām teoloģija ietver kādu elementu no visa minētā un daudz kā cita. Tomēr tā ir savpats, saturs un ļoti praktiska metode. Teoloģijas saturu formulējuši ar iespējams viduslaika ievērojamākā teologa un domātāja Alberta Lielā vārdiem. Teoloģija ir Dieva mācīta, māca par Dievu, ved pie Dieva. Šovakar 3 šie principi būs pamatā manai reminiscencei par mēs, kas, manuprāt, raksturo tikai savā starpā vienlīdzīgo attiecības. Pirmā tēze. Dievs, dievišķais es, vienlaicīgi arī pats sevī mēs, radīja un uztur cilvēku, es. Miedarbībai ar sevi pašu, trīsvienīgo Dievu, vertikālā dimensijā un radīto cilvēci, lielāku vai mazāku cilvēku kopumu, citiem es, horizontālā dimensijā. Ar pārējo radību cilvēks neveidoja vienlīdzīgas mēs attiecības. Ievērojot principu, ka teoloģija māca Dievs, reminiscenci ievedā es runāšu par pašu sākumu, radīšanas stāstu. Dievs vispirms pasludina savu nodomu radīt cilvēku ar vārdiem: darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Tad radītiem cilvēkam pavēla: augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi. Un visbeidzot, jau pats cilvēks, pravietiski reflektējot pat dzirdēto atklāsmi no Dieva, saka par sevi. Pie tam ievērojami viņš saka to vēl pirms viņam ir cilvēciskie vecāki. Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, tie kļūs par vienu miesu. Pirmā asociācija, kas rodas no šiem vārdiem man, ir, tur ir gaužām maz es un gaužām daudz mēs. Jau detaļās ieejot, dievišķā majestāte nav es vien, viņš atklājas trīsvienībā. Dievs arī ir mēs. Dieva tēlā un līdzībā radītais cilvēks es pats sevī nav mēs, un mēs nevar veidot bez, kā cilvēka es pastāvēšana ir problemātiski, lai neteiktu reizēm neiespējami. Cilvēks kaut nav Dievs, radītajā es ir tam kungam pietiekoši vienlīdzīgs, lai varētu veidot vienlīdzīgas vertikālas mēs attiecības ar Dievu. Dievs, cilvēka es, ir devis visam nepieciešamo, lai cilvēki varētu veidot savstarpēji vienlīdzīgas horizontālas mēs attiecības, sākot ar 2 cilvēku, vīriešu un sievietes, es izveidot mēs laulībā, kas veido ģimeni. Abas mēs, vertikālās un horizontālās attiecības, nav vienāda svara, un ar citu cilvēku kopību vien bez Dieva vertikālās mēs saiknes cilvēka es ir par maz un nesniedz pilnvērtīgu mēs. Līdz ar to radītais cilvēks es izriet un ir atvasināts no Dieva un nav pašpietiekošs. Radīšanas specifika ir tā, ka tikai patiesā Dieva klātbūtnē un sadraudzībā ar radītāju cilvēks var būt vispareizāk realizētais mēs, kas ir vitāli svarīgi cilvēkam attiecībās ikdienā un pārtai, no kā izriet arī cilvēka es savstarpējās mēs attiecības. Otrā tēze. Cilvēka krišana grēkā abas mēs saiknes sabojāja. Horizontālās mēs attiecības vēl pastāv deformētas, reizēm vien kā čaula.
vertikālās mēs attiecības ir tik sadragātas, ka tās visprecīzāk ir definēt kā neatrisināmu strupceļu. Cilvēks bēg no Dieva, ir pretiniecisks Dievam un veido pēc sava tēla un līdzības sev Dievu. Tas ir elku. Katastrofas patiesos apmērus var konstatēt arī tajā, ka grēkā kritušais cilvēks veido dažādas mēs attiecības ar pārējo, vienlīdzīgām mēs attiecībām nepiemēroto radību. Starp idili ēdens dārzā mums nav tikai laika plūdums, bet arī kristīgajā skatījumā visnopietnākā traģēdija grēkā krišana. Grēkā krišanas secinājumi ļoti atšķiras. Pieturēšies pie tā, ka grēks ar sāpēm un ciešanām un beig galā arī ar nāvi sadragāja ne tikai paša cilvēka dzīvi, bet arī attiecības ar Dievu, vertikālo mēs un horizontālo mēs cilvēku savstarpējās attiecības. Vertikālā mēs strupceļā cilvēks ir pretiniecisks Dievam. Tā vietā, lai atgrieztos un labotu grēka radīto plaisu ar Dievu, Cilvēks labprātāk vertikālā mēs meklējumos izvēlās surrogāta attiecības modeli ar surrogātu Dievu elku. Tieši izvairīšanās no Dieva, bēgšana no viņa ir cilvēka vai cilvēku grupas, liela vai maza mēs, lielākā problēma, un tāpēc par to runāja pirmajā un galvenajā bauslī. Tieši tāpat arī surrogāta attiecības veidojas ar līdzcilvēkiem horizontālā mēs dimensijā. Kaut kādas pēdas no dievišķā radīšanas brīža vēl ir saglabājušās. Cilvēka ieņemšana nevar būt bez mēs, tēta un mammas. Un pirmajos 9 mēnešos jaunā cilvēka ir nesauraujami saistīts ar mammas vienotā mēs. Cilvēks īsti nevar bez citiem un nevar neveidot mēs, bet kopš grēkā krišanas tās ir problēma pilnas un nedrošas mēs attiecības. Mūsu vēsture un kultūra pārem ir pilna ar abu mēs kļūdainu attiecību veidošanas karikatūru. Cilvēki cīnās par pēc iespējami labākiem horizontāliem mēs, un tomēr tie nav galvenie. Un to kā teologs un arī kristietis esmu aicināts atkārtot vēl un vēl. Trešā tēze. Grēka radīto strupceļu Dievs, dievišķais atrisina Dieva cilvēka Jēzus Kristus personu, dievišķā mēs sastāvdaļu un darbu. Cilvēces grēku uzņemšanos, upuri pie krusta un augšām celšanos. Šī žēlastības vēsts pārdzemdē grēcīgo lai miedarbībā ar Dieva upuri taptu atzimts, atjaunots Svētais Pāvils raksta, bet no Dieva žēlastības esmu, kas esmu. Tā kā ārpus konteksta lasīšana var novest pie aizlasīšanas garām, šeit tēzē, ar kur tuvojos savu argumentu galvenajam punktam, pāris konteksta akcenti. Kultūra vēsturiski. Korintas pilsēta, kurai bija adresēti šie Pāvila vārdi, bija pārtikusi, izvirtusi un visumā Dievam laikam nepārāk tīkama vieta, ar to ļoti līdzinoties mūsdienu rietumiem. Tāpēc šeit un tagad ir pamats pievērst krietni lielāku vērību tieši šai vēstulē un šiem vārdiem. Šajā vēstules vietā teoloģiskais konteksts ir kristīgās baznīcas pamatvēstījums – Kristus krusts un Kristus augšām celšanās. Žēlstības vēsts pazudušiem grēciniekiem par pestīšanu. Citiem vārdiem – šeit un tagad vissvarīgākais. Pāvils, runājot par savu pestīšanu, skar 2 mēs grupas. Žēlstības vēsts veidotajai otrai mēs grupai, draudzē baznīcai un mēs sabiedrībā pievērsīšos nākamās tēzes ietvaros, bet jau te par pirmo mēs grupu adresātu, grēcīgo mēs, tad korintiešus viņš adresē, bet caur to paralēli, kas ir samanām tur un šeit tagad, arī mūsu. Pāvils nebija vien lielisks rakstu pārzinātājs un nav vien lielākās daļas jaunajā derībā autors. Viņš bija grēcinieks un to labi apzinājās. Kad viņš raksta, no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu, te ieskanās 2 notis. Es esmu ir vecās derības vārdi, ar kuriem apzīmē sevi pats Dievs. Un es esmu no žēlastības ir žēlastība, kas Pāvilu ir pārdzemdējis un darījis viņu par citu cilvēku. 4. tēze.
Atzimušais es spēja veidot mēs attiecības atkal vertikāli ar Dievu, kā individuāli, tā arī draudzē baznīcā, un uzlabot horizontāli arī sabiedrībā. Kaut abas šīs attiecības paliek tikai nepilnīgas. Un pilnību sasniegs vien pēc pastarās tiesas un grēcīgās pasaules beigām, tā kā mēs esam šie es, tam ir būtiski pievērst uzmanību. Radītajā kārtībā cilvēki es dabiski tiecas kopā. Grēcīgnieki tiecas kopā grēkā, mēs arī atjaunotie un atdzimušie veido savu mēs. Vertikālām mēs saiknēm viņi vislabāk pulcējas draudzēs un baznīcās. Horizontālām mēs attiecībām ir sabiedrība visos savos aicinājumos. Šīs mēs attiecības vēl nav pilnīgas un ar daudziem trūkumiem, tomēr jau ar pareizām tendencēm. Te ir vieta teoloģiskajām jau, bet vēl ne. Tā kā šis nav baznīcas pasākums, tad savu reminiscenci vēlos noslēgt nevis pie atjaunot es un mēs baznīcā un draudzē, bet ārpus tām sabiedrībā. Tās sākas ar mēs ģimenē. Kaut pareizi, vienlaikus tā ir grūtākā, ar sievas un vīru ikdienas gaitām, kurus Dievs svētīja ar bērniem pašu vai adoptētiem, te veidojas pirmā mēs izpratne bērniem, te slīpējas mēs izpratne pieaugušajiem. Ģimene kalpo par atspērienu punktu izpratnē par sabiedrību kopumā. Kā es integrējas sabiedriskajā mēs, atšķirības starp kristīgu un nekristīgu es sabiedriskajā mēs ir kristiešu gatavība pakārtot cilvēku viedokli Dieva prātam ticībā. Nekristīgā sabiedrībā tas var tikt uztverts krasi negatīvi. Tomēr tā ir sabiedrība laiku pa laikam, mēs varam vērot, ka sabiedrība laiku pa laikam veido tādu kā atgriešanās pie bibliskajām patiesībām. Tāpēc ilgtermiņā kristīgais es ir ļoti pozitīvs visai sabiedrībai. Mums. Kristieši ir aicināti politiski sabiedriskā mēs pašaizliedzīgi kalpot sabiedrībai par vaduguni, atgriezties pie pazaudētiem orientieriem. Ekstremālās situācijās, piemēram, karā, kristieši ir aicināti kalpot ar to, kas viņiem ir vislabākais. Vai ar garīdznieku un mediķu žēlstības darbu, jeb par sagādniekiem citādi palīdzēt pat karavīriem frontē. Uz norādēm, ka kristietība nav saistīta ar tēvzemes mīlestību un ziedošanos, par to jānorāda, ka tuvākā, šī gadījumā ienaidnieka, jeb iespējamā mēs. Saudzēšana karā nozīmē cita tuvākā, savas ģimenes un tautiešu reālā mēs, pamešana novārtā. Kad ir šādi lēmumi kausos, tad kosmopolītiskais kristietībā ir jāatstāj uz mierīgākiem laikiem. Un jau kopsavelkot. Pirms noslēguma ir nepieciešams vēl īpaši pakavēties pie tautas un valsts elementa mēs kontekstā. Vecā derība rāda mēs Dieva izredzēto tautu, kuras saistviela bija tieši reliģiskā komponenta. Pats Dievs. Ja vecajā derībā līdzās reliģiskajām bija arī valodas un kaut kādā mērā arī radniecības saikne, ko gan nevajadzētu vienmēr pārspīlēt. Jaunajā derībā fokus ir pilnīgi skaidrs. Tas ir pestītājs un viņš kā identitātes, jeb kā mēs kopējā pamats. Šodien reliģisko komponentiem pieņemts uzskatīt par nepietiekošu un uz to atsauc par naivu. Tomēr vēsturē tieši tā ir pierādījis savu noturību. Tikai pēc šī var runāt par tautiskās komponentes lomu, kā vājāk par reliģisko, bet neapšaubām spēcīgāk par labklājības ideoloģiju. Tomēr dzīvojam laikos, kad vairums cilvēku uzskata, ka var būt reliģiski neitrāli, sekularizācijas ietekmē nesaprotot reliģiju. Tāpēc daudzviet šie teologu vārdi krīt un kritīs neauglīgā zemē. Un tomēr teoloģisks fokus ir nepieciešams. Tāpēc šis elements šajā konferencē, manuprāt, ir svarīgs ne tikai katram es, bet mēs. Tas ir mums. Tāds kā postskriptum. Uzmanīgs klausītājs būs pamanījis divas tekstā minētas, bet neapskatītas lietas. Pirmkārt, par teoloģisko praksi. Ir baznīcas gadu mija, kad es jāaizdomājas par mēs pāri laikam un telpai, jo es ir mēs vidienē starp aizgājušajiem un vēl nepiedzimušajiem. Tas ir laiks ne tikai pārdomāt, bet arī meklēt vertikālā mēs iespējams pazaudētās saiknes. Lasot Bībeli, lūdzot Dievu meklēt savus uzkrājušos jautājumus baznīcā un pie kristiešiem. Otra lieta.
Teoloģiskais deserts, pastorā tiesa, kur bieži vien ir ļoti izšķirošs elements teoloģiskā sarunā, ierobežotā laika dēļ ir jāatstāj citā reizē. Bet, kā jau nu pat minēju, baznīcas gada noslēgums un tuvojošais adventa laiks ir labs laiks, kam veltīt tam pārdomas un savu kādu nelielu vismaz piepūli. Tik daudz no manas puses. Paldies par uzmanību!